Jaunās tūžas epizode. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Es gribu violetas banknotes, no Spānijas visas sievietes, atrakt no vēl cāpēnes, iekurs būs mums zemēnes, viņai galvā pienēnē, aiz striņiem krūms lasu aven, jo būtal, tādu jobu. Sveiki visiem! Ja kāds man nezina, es esmu Twitch streamers Linardiņš. Es esmu ļoti tāds, kā var teikt, skandalos. Visādas lietas daru internetā, streamo visādas reakcijas, visu kaut ko tādu. Nesen varējāt man redzēt LTV1 intervijā, to pastāstīsim pēc tam. Sākam ar to, kāpēc sāku streamot. Sāku streamot vispār. Bija tā, ka no sākuma es mācījos, protams, pamatskolā, ģimnāzijā, no sākuma tas. Pēc tam es pabeidzu Jelgavā tehnikumu. Vispār par mehāniķis es esmu mehāniķis, bet es nedienu neesmu nostrādājis par mehāniķi. Un pēc tam man bija tāds, ko tagad darīt. Un es domāju, ko īsti darīt. Tagad būs interesants fakts, ko neviens nezina. Tikai kaut kāda ģimenes locekļa zina to, ka es pēc skolas, kad tehnikumu pabeidzu, es domāju, ko darīt. Un es domāju, kurš pelna daudz naudas? Es domāju, jurists. Jurists, jā, ok. Ja, un es tāds, iešu par juristu, neko darīt. Un tad es aizgāju uz vienu lekciju. Latvijas universitātē es aizgāju uz vienu lekciju. Sēžu. Saprotu, ne dīrsā neko nesaprotu. Es tāds domāju, ko tālāk. Un es tāds nākamajā nedēļā izsēmu dokumentus. Un tad es strādāju, protams, paralēli, lai nebūtu tā, ka pavisam sūdīgi viss ir votu. Un pēc tam kaut kā es skatījos visādas tiešraides ārzemju, visādus, Krievu arī. Nezinu, var teikt, nevar teikt. Otrs skatījos visādas Krievu, tur amerikāņu visādus streamus. Un pats izdomāju, kāpēc lai es nesāktu. Lūk, un tad es to gadu, kamēr nemācījos, strādāju, es visādus tehniku, tur kameras apirkos, visu kaut ko datoru un tā tālāk. Lūk, pagāja gads, un tad es izdomāju, jāsāk lielā dzīve, pārvācu uz Rīgu, paņēmu dzīvokli, sāku īrēt. Sāku streamot, un līdz šim brīdim pat streamoju, bet tagad jau studijā. Kaut kādā. Tagad tu esi full-time streamer? Nē, es neesmu full-time, nē. Tev ir darbs, paralēli. Jā, man ir darbs paralēli, protams, man ir darbs. Es strādāju, es parastais mirstīgais joprojām. Neesmu nekāds lielais nenormāli, jo tur ir nenormāliem sponsoriem jābūt un tā tālāk, kas man diemžēl tagad nav. Kaut kādi pirmie ir parādījušies, bet nezinu, vai tagad LTV1 šis viss skandāli, kāds gribēs vispār. Bet, ja kāds grib, droši var rakstīt. Nē, bet tu jau paliki populāri ar LTV1, tev tā kā paaugstinās skatījumi? Nē, tas, protams, piemēram, ir tiešraidēs ienāk kaut kāds cilvēks, es tev redzēju tur un tur. Man tāds, ok, jā. Ok, mēs zinām, kāpēc tu sāki streamot, un kad tu sāki streamot, mēs nezinām. Cik ilgi tu nodarbojies ar streamošanu? Ar streamošanu es nodarbojos kaut kur gads, 3, varbūt 4 mēneši. Gads un 4 mēneši, tā kā full visu laiku, katru dienu gandrīz. Protams, ir kaut kādas, kad es saslimstu un tā tālāk, tad kaut kādas nedēļas nav. Bet lielākoties, visu laiku mauc katru vakaru. Bet tu tikai Twitchā streamo? Nē, es streamoju Twitchā. TikToks ir paralēli arī. Tur ir ļoti daudz arī skatītāji, lielākā daļa sekotāji no turienes. Un vēl, protams, Kiks arī. Nesen es esmu pieslēdzis Kiku, bet tur vispār neviens nestāsta īsti. Man bija arī YouTube'ā tiešraides, bet tur sākās ar autortiesībām, viss kaut kas šitāds te, un tad es izdomāju pāriet full uz Kiku, pieslēgā trešo Kiku tikai. Lūk, un YouTube atkrīt, tur es lieku kaut kādas tiešraides, visādas video, visu kaut ko tādu lieku. Tā. Un cik tev kā average vieweri streamā? Average vieweri ir tieši Twitchā, tur ir tāda komūna, man saveidojusies jau, kā LTV1 to sauc banda. Jā, to es pēc tam pastāstīšu. Un tur ir kādi 30, 40, ir aizgājis līdz 200 skatītājiem.
TikTokā tur ir kā kuru reizi, kā kuru vakaru, average tur ap 100 vairāk cilvēkiem. Kopumā kāds 150 kaut kur tā cilvēku kopumā skatās. Tātad tu jau esi pārsniedzis Leko skatījumos. Es godīgi sakot, kad redzēju to Leko, es domāju, kas pie velna viņš ir. Tu nezināji? Es nezināju, un pēc tam ieeju YouTube, redzu čalim 20K sekotāji, man tāds, kas tu esi? Jā, Leko bija savā laikā top 1 streamers Latvijā. Un kas notikās? Kas notikās? Ja godīgi, es nezinu, šķiet visa tā viņa auditorija izauga no Fortnite, un to beidz. Viņam arī bija visādas drāmas, tur, kad viņi tur nostačīja, viņš kaut ko hypertonā, kaut ko pārdeva, viņam tur bija, viņš sāpis savu reputāciju bišķiņai visādām interesantām bildēm, ko viņš sūta meitenēm, un tas viss tika līkots, un tāpēc gan jau. Bet, pa Leko mazāk vairāk par tevi, tā kā, tu arī vari nopelnīt no streamošanas? Lielākoties, man ir bijuši kaut kādi donēti, bet viņi nav baigi lielie bijuši. Ir sadarbība, kas bija ar Dinamītas, protams, nevar neko atklāt, bet tur ir kaut kāda naudiņa bijusi. Tagad arī bija nesen uz Lucky Latvian. Jā, es redzēju, stream bija. Jā, tur arī biju, tur arī kaut ko nopelnījām. Kaut kā pa mazam, bet tāpēc arī neesmu full-time streamers, tāpēc, jo nevar, tā, lai es visu apmaksātu arī kaut kādas rēķinas, kaut ko tādu. Tāpēc nākās strādāt. Un cik tev ir sekotāji? Tā kā pa visām platformām? Par visām platformām. TikTokā, Twitchā, es nezinu, YouTube'ā, cik tev ir? Cik kopā tev ir arī, var pateikt? Kopā, tas ir grūti 10,000? Kādi 12, 15,000, kaut kas tāds. Visur kopā, iesaskait. Un Twitchā cik tev ir? Twitchā 2,2. Tas ir maz, bet tur ir lojāli, rīktīgi tādi, kur katru dienu nāks skatīties, un tas man rīktīgi patīk, ka nāk. Tur tiktu kā cilvēki atnāk aiziet, bet Twitchā rīktīgi lojāli viss ir, vienmēr paliek. Bet tu visus tos followers jau 3 gadus vāc apmēram? Nē. Gads? Teic 3 gadus streamo? Gads un 3 mēneši. Ok. Gads un 3 mēneši. Man liekas, tu 3 gadus streamo un tā kā kaut kā tā. Nē. Vai tu esi trollis? Es esmu trollis, jā. Troļu mafijas boss, kā tevi uzrunāja Latvijas televīzija. Jā, diemžēl. Tur ar to, tagad pa televīziju, jā. Jā, parunājam bišķi televīziju. Pa televīziju tur vispār ļoti interesants stāsts. Es negaidīju vispār, ka kaut kas šitāds, tad liels bums kaut kāds būs. Kā viņi tev uzrakstīja? Sākās viss ar to, kad māja sākumā tagad es slimoju mazliet kādu nedēļu, un vienu dienu man uzraksta tās 4. studijas, kas ir tas raidījums, tā žurnālistē, viņi uzraksta, un saka, hei, tu esi interesants cilvēks internetā, mēs vēlamies tevi intervēt. Tur nebija nekas teikts par, kas tas būs un tā tālāk. Teica vienkārši, tu esi interesants cilvēks, mēs taisam reportāžu par interesantiem cilvēkiem internetā. Un, lūk, jā, un es aizgāju. Es aizgāju. Nākamajā dienā es sarunāju, jā, tajā Vērmanas dārzā mēs aizgājām. Es sēžu, kafiju mierīgi dzeru. Nekas, negaidīju, ka kaut kas notiksies. Atnāk, jā, tā žurnālisti. Un es domāju, ka tas būs, nezinu, kaut kāds raksts, varbūt, nezinu, kaut kas tāds, parādīs mans video un tā tālāk, pastāstīs par manīm. Bet, jā, tur sākās, tur vienkārši bija tā, kad sākās tā intervija. No sākuma, ok, jā, es esmu streameris un tā tālāk. Sākās normāli jautājumi. Man bija tāds, ok, nekas tāds. Un pēc tam sākās interesanti jautājumi, kurus bija viņi, protams, sagatavojuši. Visi bija iepriekš sagatavojuši, kā jau žurnālisti. Viņi bija iepriekš sagatavojuši to, kad vispār kāds vispār notika. Tas sanāk, es gāju, tā kā man bija viena tiešraide vienā vakarā, kuras saucās Eju TikTok dzērāju laivos. Un es vienkārši scrolloju kaut ko ar sekotājiem un redzēju kaut kādu bode, kaut ko tirgo. Man bija tāds, es negaidīju, ka kaut kas tāds notiksies. Es vienkārši jokodamies pateicu, uzrakstat, kad viņi kaut ko tirgo sliktu. Bet tas patiešām ir jokojoties? Jā, tas patiešām ir jokojoties. Tas nebija ar nekādu. Bet ko viņi tirgoja?
Tu zini, ko viņi tirgoja? Viņi tirgoja kaut kādas lietas no ārzemēm. to es zinu, jā, visādas lietas no ārzemēm. Nezinu, kā viņi tās dabūja, varbūt kaut kādos thrift shopos, nezinu, kā viņi. Bet tās ir sliktas lietas? Es nezinu, varbūt, es nezinu. Tas ir jāsaka cilvēkiem, kas viņus pērk. Es nezinu, vai tās sliktas lietas vai nav. Bet tas bija jokodamies pateikts. Es pateicu, lai to izdara. Un pēc tam, kad iznāca tā intervija, es vienkārši skatos. Es studijās skatos, man streams beidzās, skatos studijā to interviju. Es vienkārši šitā galvu saķērs, ko viņi izdomā. Vienkārši tur sāksim ar to, ka tā žurnālisti viņu no sākuma pateica, regulāri uzbrukumi veikaliem tiešraidēs. Man tāds, kādi regulāri? Tā bija viena reize. regulāri. Kādi regulāri? Un pēc tam sākās arī, tur kaut kādi eksperti pieslēdzās. Tur sāk teikt, ka es jauniešiem kaut ko daru, kad viņi dēļ manīm kaut kādas pašnāvības tājas. Tur tāds bija. Mēs neatbalstam neko tādu. Bet reāli viņi tā arī pateica, ka dēļ manīm kaut kādi bērni kaut ko tājas. Man tāds, kas tas ir? Kāpēc? Lūk, un pēc tam, un tur, protams, kad es aizgāju, pirmā mana reakcija uz to visu bija, es sāku melot. Atklāt, vienkārši tur varēja redzēt, kā es sāku melot, jo es domāju, ka viņiem nebūs nekas uz manīm, nekā nebūs. Un, protams, viņiem bija sagatavot video, un pēc tam, Bet par ko tu meloji tieši? Es meloju par to, kad viņi teica, vai es esmu kaut ko sliktu teicis. Es teicu, nē, mums ir video, mēs parādīsim. Lūk, bet tur, viņi arī saka tā, kad aizvainojumi par tiem veikalu īpašniekiem, nezinu, kaut ko tādu. Es neesmu vispār neko teicis. Es teicu tikai par preci. Labi, kā uzņēmumam varbūt viņiem kaut ko tas nodara, bet tas ir viens vakars. Viņi uzreiz to, viņiem ir cilvēki, kas viņus uzreiz, manas sekotājs nobanoja visi, kādi regulāri. Pusgadu mēs gājām pie kāda bērns un kaut ko rakstījām. Un pēc tam arī no tās intervijas vispār, kas bija, reāli intervija vidēji kādas 15-20 minūtes gāja, kaut kur tā, 90% no tā visa ir izgriezts ārā. Es domāju, ka LTV1 nav dzeltenā presa, vienkārši 90% izgriezt ārā. Kas bija tajos 90%? 90% tur bija, protams, kā es tur saku, kas es esmu un tā tālāk. Un tur bija arī teikt, kā es teicu, kad no pašas pirmās dienas man bija kanālā, vēl projām ir, jūs varat ieiet Twitch kanālā, augšā rakstīts, ka viss ir izdomāts, nekas nav nopietni teicis. Es nemēģinu nevienu aizskart ar to. Aha, man liekas, ka to uzlikt pēc intervijas. Nē, tas bija jau no pirmās dienas. Un to arī tā žurnālisti pateica, tev tas rakstīts kanālā, es saku, jā, tas ir izgriezts. Viss ir izgriezts ārā, paliek tikai kaut kāds, šitāds te paliek no manīm, un pēc tam viņi uzteica kaut kāds riktīgs secinājums. Un pēc tam 40+ reāli skatītāji, kas skatījās noteikti tajā vakarā, padomāja, ka es esmu pimps. Jā, Latvijā tā arī padomāja noteikti. Bet jā, vienkārši šausmas. Nē, reklāmas slikti ir arī reklāma. Tā ir reklāma. Jā, tā ir reklāma. Bet šādu reklāmas negaidīja. Ok, viņi jau teica, ka... Viss krīt. Okay. Viņi teica, ka tev ir sakotāji 10 un 30 gadīgi. Jā, tas arī. Kā viņi to... Tas bija tā, kad viņi man prasīja, kāds ir tavs vidējais auditorijas vecums. Es saku, ka man uz ielas ir atnākuši. Es esmu mazākais redzējis 10, lielākais esmu redzējis 30. Kur ir teikts, ka tā ir mana auditorija, kas, labi, viņi varbūt ir mana auditorija, bet kurš ir teicis, ka tas ir mans vidējais vecums, varbūt vairāk, varbūt mazāk, es nezinu. Bet tu zini, kāds tev vidējais vecums ir auditorija? Lielākoties, jā, tie ir jaunieši. Tie ir jaunieši, bet jau es mēģinu viņus kaut kā uzkūdīt uz kaut ko. Tas nav mērķis. Mērķis ir pasmieties. Nē, bet tu jau viņus skūdi rakstīt tos komentārus. Es viņiem teicu, jā. Es viņiem teicu, lai viņi uzrakst, bet vienā vakarā es saprotu savu kļūdu. Jā, es atzīstu, tā bija man kļūda. Man pret to veikalu nekas nav, man tikai mīlestība, viss ir labi. Tāpēc es negribu sūdzēt ar policiju. bet jā,
kā es saku, tas nebija mēģināts tā. Tā sanāca varbūt, bet es savā kanālā, protams, vairāk tādas tā kā tiešaids ar tādu mērķi. Tā kā kaut kādās tiešaidēs iet, mēs vairāk nedaram, protams. Bet pirms tam darīja? 1 vai 2 reizes. Bet ko tu vispār tā kā streamos? Ko tu streamot? Streamoju es visu kaut ko sāku. Es ar visādiem latviešu šoviem, visu kaut ko, reakciju, visu kaut kas tāds. Tad man sanāca problēmas ar GO3 dēļ autortiesībām. Pastāst par GO3 autortiesības. Bija tā, kad es sāku kaut kādas lauksētas sērijas un tā tālāk. Un tad es netīšām uzrāvos uz GO3 oriģinālu saturu, kas bija viens šovs. Es viņu nostījos. Kas par šo? Kā bija Randiņš ar Kubāsovu, kaut kas tāds, kaut kāds šovs bija jauns. Lūk, un es tajā mirklī nezināju, pēc tam uztaisīju, atlidoja e-pasts straiks, kuru tikai viņi, vai tas, kurš ir iesniedzis, tikai tie var noņemt. Tā kā nekāds laiks man nepalīdzēs, lai viņi noņemtu. Twitchā? Jā, Twitchā tieši Twitchā. Un tad es sapratu to, ka pēc pusgada es noņēmu to Twitch banu, tā kā straiku nost, bet es negribēju riskēt. Tur arī YouTube sākās autortiesību problēmas, un sapratu labāk, nē. Un pēc tam es sāku, visādas tur YouTube video, visādi Rekto Plus, visu kaut kas, visādi tādi reakšani, visu kaut kādas spēles, ko iesaka, filmas, ko iesaka, visu kaut kas. Lielākoties reakšana kontents ar manu odziņu. Kā sacīt, jāsaka lamvārdiem. Lamvārdiem. Ko tu domā par GO3 kā to saturu, ko viņi liek? GO3 saturs, man nav nekāda pretenzija. Man ir arī abonements, es viņus skatos ikdienā. Man pret viņiem nav nekas. Es gribētu pats piedalīties, protams, arī kaut kādos šovos, pamēģināt kaut kādā lauksētā. Piesakies, es esmu jau pieteicies. Uz lauksētu? Jā, es esmu jau pieteicies, bet man neviens nezvan. Varbūt dēļ LTV vietas, es nezinu. Piesakies šo mīlestības kaut kādu to prikolu, uz randiņu šovu. Tu domā, kaut kāds būs vai nebūs šitie te? Bija kaut kāds randiņu šovs GO3, kad viņi kaut kādā tajā viesunamā dzīvo. Tas viss. Bet tas ir tik melns, viss. Es nevaru pēc tam to ejus kaut kādiem, nezinu, kaut kādiem, piemēram, es esmu redzējis tagad, kad kaut kādi tie cilvēki, kas pielās tajā šovos, viņi iet arī uz kaut kādu Lucky Punch, tur kaut kur tur iet. Bet tu arī aizgājies Lucky Latvijā. Gandrīz same thing. Gandrīz same thing, bet es neaizgāju no kāda, no šova kaut kādu uzreiz, kad es esmu saņēmis kaut kādu, nezinu, skatījumus, tā kā, televīzijas skatījumus. Bet uz Lucky Latviju tu aizgāji, ka tu dabūji televīzijas skatījumus? Vai tas bija pirms tam? Iepriekš, ok. Nē, tas jau bija vienkārši, tas bija mēnesi iepriekš jau sarunāts. Es nezināju, ka vispār šis kaut kas tāds tik jaudīgs būs. Un pēc tam, es uzzināju, ko es tagad pēkšņi atteikšos. Nē, ja mēnesis es jau gaidīju. Jā, protams. Ko domā par jauniešiem kā tādiem? Kāda ir tā mūsu ģenerācija, kādā līmenī? Tu domā, kā viņi uztver? Kā viņi uzvedās, kā viņi tur ģērbjās, kādi ir viņu uzskati. Uzskati un kā viņi ģērbjās. Labi vai slikti? Vai mūsu ģenerācija ir cauri viss? Nē, tā es jau neteikšu. Kā man skatītāji, tā es neteikšu. Bet kā normāli, ko es varu tur pateikt? Ir jaunieši, kur vispār neko nedara. Tiem ir disrespekt, jo piemēram, tu kaut ko dara, kaut ko mēģini internetā, tas man rīktīgi patīk. Kaut kādus podkāstus arī man ļoti interesē, tāpēc es par atnācu. Man gribējās pastīties, kā tas no malas arī izstās. Tāpēc arī uz to gamblingu aizgāju. Jo tīri pastīties, kā tas ir no malas. Man nebija mērķis, pacelt bija miljonus. Okay. Ko par jauniešiem? Normāli. Ko lai saka? Ģērbjās normāli, izstās normāli. Uzvedība. Es nezinu, ja reāli jauniešus ir tik viegli ietekmēt, tad es nezinu.
Ko viņi nākamais ies darīt? Nezinu, origo gājām gaisā celt. Ko viņi darīs? Jaunieši ir viegli ietekmēt. Nu, viņus var ietekmēt. Bet vai, internetā čalis, kurš pasad sūdu. Jā, nē, ok. Pieņemsim Reku. Andrew Tate, jā, viņš ir daudz ietekmējis. Andrew Tate, viņam ir savu, tur taktika bija, kur viņš maksāja saviem, tā kā, nu, tā skola kaut kāda, kas viņam tur bija. Un viņš tur maksāja, nu, tā kā, lai tu iestātos tajā skolā, tev jāsamaksā kaut kāda nauda, lai to naudu dabūtu, tev ir jāšēro viņa kontents, un tā bija. Tas ir arī kaut kāds marketinga paņēmiens, bet, nu, tāpēc viņi cancelē. Okay. Zini, Rendijs, tev bija reakcijas uz X faktoru, kur viņš dziedā tāds džeks ar rozām matiem. Jā. Nu, Reku viņam ir daudz seko, daudz skatās, kādēļ šeit viņš var ietekmēt jauniešus, Pride, krūtī esat, kas jūs esat. Tur. Nē, nu kā izvēle katram, ko viņš dara un ko viņš dara. Bet kā motivēt vairāk darīt to, ko... Kā tev motivēs viņš? Nu, Reku viņš saka, tas ir normāli un pareizi. Ja tu izies 6. jūnijā tagad nedēļu uz ielas, tad tu redzēsi, kas tur notiek. Ja tu zini, kas tagad ir. Ja kāds nezina, no 6. jūnija ir Pride. Kāpēc tu to zini vispār? Visi rīdzinieki zina, ka neiet uz ielas. Nu. Es nezinu. Bet tu neies uz Pride, neskatīsies. Pastīties no malas, kāpēc nē? Tev vajag streamu uztaisīt kā to. Tur aizies melnībās, Tur komentāri būs viens par otru praktiski. Kad LTV1 tā sieviete, viņa arī pateica to, ka tev bija kaut kāds streams, kurā tu gāji uz šo te ķīpsaus, to auto izstādi, kaut ko tur esi pateicis. Tātad viņi izskatījās gan arī visu tos streams? Nē, viņi nav skatījušies man streams, viņiem ir atsūtījuši vienkārši kaut kas. Tu zini, kurš ir sūtījis? Nu, tie, kuriem es pateicu, tie arī atsūtīja. Kādam liki sūtīt? Nē. Bet tu teici, ka tu teici kādam, lai sūta. Nē, tie cilvēki, tā bode, par kuriem es tur slikti pateicu, viņi vienkārši paņēma un nosūdzējās. Tāda lieta bija. Ok. Skaidrs. Ok, viens jautājums no Instagram bija, kāda ir tavu kurpju kolekcija? Kurpju kolekcija? Jā, kāda ir tava kurpju kolekcija? Vakar streamā varēja redzēt, kā man 5. Jordan ir izjūkuši. es to redzēju, jā. Vienkārši tur viss nokrits nos, bet nav brīnums, ja es pērku viņu eBayā, es nopirku eBayā, vienkārši $120, nezinu, atdevu. Es domāju, nice būs. Un vienkārši atnāk, ka nedēļu pastaigāju, viss izjūk. Man nav nekāda baigā kolekcija, kas tur... Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš paņem, nezinu, kaut kādas botas un staigā, kamēr viņas izdils. Es esmu no tiem cilvēkiem. Man nav 5 kaut kāda apavu pāri, kurus katru dienu maina, tāda nav. Vēl viens jautājums no maniem sekotājiem. Kas notiek zem tavas cepures? Man ar hairline ir viss normāli. Es nezinu. Es neesmu redzējis nevienu video, kur tu esi bez cepures. Ir viņu daudz, ir izgriezumi, un man arī ir bez cepures. Jā, viss ir normāli. Es nezinu, Jaksovets ir šito prikolu palaidis. Zini, kas Jaksovets? Es nezinu. Jaksovets, jā. Tas TikTok. Tas TikTok čals. Viņš sāka ar distrakiem, kur man vienkārši kaut kādā pa headline. Viņš taisīja tos distrakus. Jā, viņš arī taisīja. Es arī kaut kādu sūdu uztaisīju, man bija tāds, paldies par 100 skatījumiem. Bet es necerēju neko, jo es zināju, ka būs kaut kāda sūda ar to LTV1, un man bija tāds, es netaisīšu neko, man laika nav tam. Tipā distraku netaisīs labi? Nē, es uztaisīju kaut kādu... Es zinu, ka tu uztaisīji. Es uztaisīju no telefona šitā dziedāju šitā. Bet ar LTV ir kāda saistība ar distraku? Nē. Tu tikko teici, ka tu nebija LTV kaut kādu prikolēts un netaisīji labu distraku. Es netaisīju tāpēc distraku labu, jo es zināju, ka būs tā intervija, un man bija kaut kā koncentrācija uz to interviju, kad es zināju, ka būs sūda kaut kāda liela. Un tas notika nedēļu pirms distraka. Sanāk, distraks, pēc tam nedēļa kaut kāda pagāja, un tā intervija iznāca. Un es negribēju arī baigi laiku iespringt tam, jo es zināju, ka reāli būs kaut kas jaudīgs. Tu jau biji uzfilmējis, interviju, un
Tad Nu, jā, tas bija. Tas notika vienkārši māja sākumā. Okay. Kaut kad, un es zināju, ka būs kaut kas tāds. Ko viņi vēl pajautāja tev, ko viņi neielika? Bija 15 minūtes, ok. Tu iepazīstinies, tas minūtes, ir vēl viena minūte. Tur bija, par to, kad, par ko es teicu, par to brīdinājumu. Tur bija arī par to, kad, kā vispār sāku. Tur bija Streamot? Jā, kā streamot sāku, cik ilgi daru un tā tālāk. Tad bija, pa vidu bija tie izgriezumi kaut kādi. Jo viņi reāli, kad es atnācu un viņi sāka par tā bodu runāt, viņi saka, godīgi sakot, mēs tev pasaucām šeit tikai, lai par to bodu uzzinātu. Mums vienalga par tevīm ir. Šitā te viņi arī pateica. Viņi teica, mums ir vienalga par tevīm. Mums pasūdzējās un mēs taisam par to rakstu. Un man tāds, ok. Man tāds normāli. Vienkārši paņem uz vietas amānu. Un viņi vēl teica, šis nav domāts vispār, lai nomelninātu kaut kā tevi. Un tas arī tika izgriezts. Tas nav domāts, lai tev nomelninātu. Nē, viņi jau nomelnīja. Nu jā. Tas ir hate vidiks, hate interviju. Tas ir hate vidiks pret manīm. Pret streameriem, kas vispār. Pret streameriem, pret internetu cilvēkiem. Un viņi vienkārši arī to izgriez, ka tas nav domāts, lai tev kaut kā pazemētu. Bet kā tev šķiet, ka cyberbullyings ir īsta lieta? Nē, cyberbullyings ir īsta lieta, bet man liekas, īstais bullings skolā tas ir vairāk. Un, piemēram, kaut kā to ierobežot cyberbullyingu. Protams, es nepareizi darīju, kad es kaut kādu manu sekotāju bāzi un to darīju. Es to apzinos, kad tas bija nepareizi. Bet kam ir vajadzīgi vecāki? Tā kā, kad telefons viņiem dod bērniem, nezinu, planšetes un tā tālāk, kam ir vajadzīgi vecāki? Jūs dažkārt paskatāties, ko viņš tur dara tajā telefonā. Es uzskatu, ka cyberbullyings nav īsts. Ja tev bulijot, izslēdz telefonu, izslēdz datoru, ok, viss beidzās. Tev neviens neatnāks uz dzīvē un kaut ko šitā sejā tev nepateiks. Cik man reāli komentāri ir rakstīti, nezinu, tur viens ar lamu vārdiem un tā tālāk, cik es esmu slikts un tā tālāk. Kāds ir pienācis un dzīvē man to pateicis, neviens nav to izdarījis. Reāli visi, kas atnāk, nezinu, kaut ko pamana uz ielas, tikai saka labs vārdus. Nav bijis nevienu reizi, ka kaut ko slikts pasaka. Bet tev bieži pamana uz ielas, piemēram? Uz ielas, piemēram, Rīgā, kad tas bija aizvakar pat, es vienkārši gāju savās lietās no rīta un redzu kaut kādu, nezinu, klase, kas tā bija, nezinu, kaut kāda ekskursija. Seju garām vienkārši, Reku Linards, šitā te, man tāds ok. Un es aizgāju tālāk. Un cik viņiem gadu varētu būt? Es nezinu. Viņi nebija pilngadīgi, to es teikšu tā. Viņi nebija pilngadīgi, un es nedomāju, viņiem pat 15 bija mazāk. Piemēram, interesanta lieta bija. Es neapsolu, vai es to izdarīšu, bet aizvakar es gāju, var teikt vispār, kur mēs atrodamies un tā tālāk. Labāk nevajag. Nē, tu vari teikt, bet ne precīzi. Labi. Gāju Rīgas centrā. Gāju Rīgas centrā un pretīm skatos, kas stāv Jūras Kalniņš. Jā, īstenībā es uzrakstīju Jūram Kalniņam. Es viņu ļoti gribu uz podcastu. Jā, Jūras Kalniņš. Jā. Es viņam uzrakstīju, tu gribi. Viņš tāds, nezinu. Jūras Kalniņš, es viņu satiku, viņš man atpazina. Viņš tev atpazina? Jā, viņš atpazina, tāpēc es kāds 2 mēnešus apakaļ viņam rakstīju par stream ideju, un viņš man vienkārši noignorēja. Un pēc tam, un es viņu īstajā dzīvē viņu satiku, un es saku, kāpēc neatbild man 2 mēnešus uz manu ziņu. Viņš tāds, šitā te pateica. Un pēc tam viņš tāds, viņš teica, ka varbūt gribētu kaut ko uztaisīt, kaut ko ar maniem kopā. Jā, kopā uztaisīt. Bet viņš teica to, ka es viņam piedāvāju kaut kādu attālināti, kad viņa kamera ir kaut kur blakus manai, kaut kas, nezinu, uz ekrāna notiek, viņš tur reaģē, bet viņš teica tikai viņš uz vietas grib. Uz vietas tikai. Un man bija tāds, man nav tik liels krēsls. Bet kā jūs cik reāli, kad Jūras atnāktu šeit? Bet es domāju, diezgan reāli, bet par ko jūs runājat? Ludons TV.
KTV, Emīls Durņevs, strīmošana, vēmšana, uzkapāja, šausmas. pa hokeju, futbolu, ceļoju. Es citu, kad bija tagad fināls Čehi pret Šveici, Olibets sporta bārā, zinu, kas ir blakus. Jā, es tur biju. Jā, tur, es tāds skatos, tas ir Juris? Viņš tur skatās, kādā pusnaktī. Es gribēju tad pieiet, bet nākamajā dienā tieši satiku. Šodauts Jurim Kalniņam. Jā, Juri atbildi mums. Kā tev Marta dzīvē? Marta dzīvē man, jā. Man stāstīja, ka tur ir kaut kāds OnlyFans prikols, viņai kaut kas tāds. Viņai webcam meitene, jā. Bet es dzirdēju, ka viņai 3 gadus čalis ir, kas tur notiek. Viņai ir arī 3 gadus čalis, bet, ja godīgi, man liekas, ka tā ir diršana. Bet sanākts podkāsts tagad uz tavu pusi aiziet. Jā, es jau parunāju par Martu tā. Marta īstenībā ir ļoti sakarīga dzīvē. Es domāju, ka viņa būs tāda, tu esi neglīts, tev nerunāšu. Nē, viņa ļoti jauka meitene īstenībā. Vienkārši ļoti naiva un, jā, iepinās tur, ko nevajag. Bet tu esi pamanījis, kā tagad viss hypes pazud? Jā. Es noķēru to hype tieši. Jā, hypes reāli. Cik tev tur bija skatījums redzēja? 12,000 skatījumu. Ej, un atkal podkastam jau ir beigās. Jā, beigās. Neaizmirsti uzspēst laiku, uzrakstītu komentāru, abonēt. Bastīt čevs, podkasters. Sigma čevs. Jā, nebonē šokām. Paliksi pa līgumu, mēs paņemsim tevi priekšā, jo mēs esam sigmas.